Labrīt, labrīt visiem šajā februāra svētdienā. Mēs esam sanākuši kopā, lai pielūgtu Dievu. Šajā svētdienā mēs arī atzīmējam šo ļoti bēdīgo gada dienu, kad 3 gadus jau aprit šis karš, kad ienāca Krievu spēku Ukrainā. Mēs to atzīmēsim gan ar lūkšanām. Protams, aicinājums arī piedalīties demonstrācijā vēlāk šodien 3:00 Nathan Phillips Square. Labrīt arī visiem, kas ir klāt ar mums Zoom. Pirms 2 nedēļām mums bija kādas tehniskas grūtības ar skaņu, bet pieņem, jūs visi dzirdat šo rīt. Izklausās, ka jā. Good morning to all on this Sunday morning as we've gathered for worship. We will also in our prayers be praying for our brothers and sisters in Ukraine at this time when we have come to the 3-year, very sad anniversary of the invasion of Ukraine. Mēs sāksim mūsu dievkalpojumu, un šo vēl zvaigznelaiks dziesmu, tā ir 66. dziesma, tiem, kam ir dziesmu grāmatas. Bet lapiņās, cik spoži atspīd ausakls.
Nāksim pie Dieva ar 27. psalmu vārdiem. Lūgt jums atbildēt ar vārdiem biezā drukā. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana. No kā man bīties? Tas kungs ir manas dzīves patvērums. No kā man baļoties? Kad bruņotie pulki nostājās pret mani, mana sirds ir bez bailēm. Kad pret mani ceļās karš, arī tad es esmu pilns paļāvības. Jo viņš mani apslēp savā mājoklī ļaunā dienā. Viņš mani sargā savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klints kalna. Uzklausīja kungs manu balsi, kad es saucu, esi man žēlīgs un atbildi man. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi ir piedoti un grēki izzēsti. Tāpēc zemosimies Dievu priekšā visi no sirds tā lūgdami. Visu spēcīgais Dievs un žēlīgais Tēvs. Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, tev apslēpts nav nekas. Mēs tevi lūdzam, piedod mums mūsu grēkus, un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs varam tevi mīlēt un tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Un kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, tad sekojiet Kristus pavēlei. Es kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, pasludinu jums Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūs grēki ir piedoti Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. God, who is rich in mercy, loved us even when we were dead in sin and made us alive together with Christ. And by grace you have been saved. In the name of Jesus Christ you are forgiven. Almighty God, strengthen you with the power through the Holy Spirit, that Christ may live in your hearts through faith. Amen. Gods Dievam augstībā. Tas kungs lai ir ar jums.
Lūksim. Žēlsirdīgais Dievs, mēs tevi lūdzam. Ļauj mums ar vienu saskatīt mīlestību, ko tu atklāji caur savu dēlu, kurš lūdz arī par saviem ienaidniekiem. Dod, lai vārdos un darbos topam viņam līdzīgi, kurš ar tevi dzīvo un valda, svētā gara vienībā, Dievs no mūžības uz mūžību. Amen. O Lord Jesus, make us instruments of your peace, that where there is hatred, we may sow love, where there is injury, pardon, and where there is despair, hope. Grant, O divine Master, that we may seek to console, to understand, and to love in your name, for you live and reign with the Father and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Lūdzu, apsēžieties. Klausīsimies lasījumu no pirmās vēstules korintiešiem, ko mums lasīs angļu valodā. Latviešu teksts ir mūsu lapiņās. Svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un to paklaus. First reading is from Paul's first letter to the Corinthians, chapter 15, verse 35. But someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body will they come? How foolish. What you sow does not come to life unless it dies. When you sow, you do not plant the body that will be, but just a seed, perhaps of wheat or of something else. But God gives it a body as he has determined, and to each kind of seed he gives its own body. So will it be with the resurrection of the dead. The body that is sown is perishable. It is raised imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. So it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam, a life-giving spirit. The spiritual did not come first, but the natural, and after that, the spiritual. The first man was of the dust of the earth. The second man is of heaven. As was the earthly man, so are those who are of the earth. And as is the heavenly man, so are those who are of heaven. And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we bear the image of the heavenly man. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Amen. Paldies. Piecelsimies un apliecināsim savu kristīgo ticību šajā svētdienā ar apostoļu ticības vārdiem. Let us confess our faith with the words of the Apostles' Creed. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudz, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Lūdzu, apsēžieties. Mēs dziedāsim mūsu
nākamo dziesmu, un šeit mēs esam dziedājuši šo arī jau dažreiz baznīcā. Atver man acis. We'll be singing our next hymn, Open Our Eyes, Lord. Piecelsimies evaņģēlija lasījumam. We're reading from the Gospel of Luke. The English text is in our leaflets. Bet jums, kas mani dzirdat, es saku, mīlēt savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, svētiet tos, kas jūs nolāda, lūdziet par tiem, kas jūs apvaino. Kas tev sit pa vienu vaigu, tam pagriez arī otru. Un kas tev atņem virsdrēbes, tam neliedz ņemt arī kreklu. Dod ikvienam, kas tevi lūdz, un neprasa atpakaļ savu mantu tam, kas to paņēmis. Un kā jūs gribat, lai cilvēki jums darat, tāpat dariet viņiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Ja jūs atdarat ar labu tiem, kas jums dara labu, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki dara tāpat. Ja jūs aizdodat tiem, no kuriem cerat atdabūt, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki aizdod grēciniekiem, lai saņemtu tikpat atpakaļ. Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu, un aizdodiet neredzāmus, tad jūsu alga būs arī liela, un jūs būsiet visaugstākie dēli. Jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgiem un ļaunajiem. Topiet arī līdzcietīgi, kā jūsu tēvs ir līdzcietīgs. Netiesājiet, un jūs netiesās. Nesodiet, un jūs nesodīs. Piedodiet, un arī jums tiks piedots. Dodiet, un jums tiks dots. Pilnu, saspaidīt, sakratīt, pārplūstošu mēru jums dos klēpī. Ar kādu mēru jūs mērat, tā arī jums mērīs. Tā kunga vārds, amen, alleluja.
Jā, Dievs, mēs pateicamies par Tavu vārdu, kas ir mūžīgā patiesība. Āmen. Lūdzu, apsēžties. Ir, kā mēs varētu teikt, mēs lasām mūsu lasījumu, varētu to nosaukt kā tādu traģisku un rūgt ironiju, ka tagad jau 3 gadus ir šis briesmīgais karš, iebrukums, un daudziem no mums šķiet tas neiespējami. Bet šo svētdienu evaņģēlija lasījumā mēs dzirdam Jēzus radikālo priekšlikumu izbeigt vardarbību. Gandrīz tas liekas neiespējami. Mēs arī nu pat dzirdējam Jēzus vārdus mūsu lasījuma sākumā mīlēt savus ienaidniekus. Es saku, oh boy, es teicu, kad redzēju, ka šis ir paredzētais teksts šajā svētdienā, kad atzīmējam šo bēdīgo jubileju iebrukumu Ukrainā. Ko lai dara? Es domāju, varbūt varētu sprediķot uz kādu citu piemērot tekstu šajā dienā. Tad man nāca prātā viena no manu profesoru vārdiem no Waterloo Lutheran Seminary, kad teksts liekas grūts, izaicinošs vai pat nepiemērots tai dienai. Viņš teica šos vienkāršos vārdus katram: dive in, don't give up. Let the word of God guide you. So bija laiks, kā saka, mums visiem to dive in. Vienalga, kāda priekšstata iespējams ir par šo tekstu. Evaņģēlija lasījums bija, kā mēs zinām, no Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļas, kurā Jēzus aicina mūs pārtraukt vardarbības ciklu. Teologs Stanley Hauerwas raksta, this text from the Gospel of Luke, which often calls us to radical action, is calling us to break the cycle of violence. Un, protams, tas nav tik viegli. Mēs skatāmies vairāk, iedziļinājamies šajā tekstā, lūdzot mūs mīlēt ienaidnieku un pagriezt otro vaigu. Jēzus neprasa, lai mēs būtu vāji, bailīgi vai pazemot sev. Tas nav šo tekstu mērķis. Tas, ko Jēzus ierosina, lai cik grūti būtu to īstenot zināmos praksēs, ir ceļš uz stabilu un ilgstošu mieru. Tā nav padošanās vai vājums. Patiesībā šis aicinājums būt drosmīgiem, lai cīnītos pret ļaunumu. Teologs Stanley Hauerwas turpina par karu rakstīt šos vārdus. The appalling failure of language, that is war, as Mark Twain defined it, is striking free nations in our world. The image of tanks and planes crossing a border and invading a sovereign nation is so very overwhelming. The temptation would be to believe that humanity is not advancing, that we always go back, that when we had understood that peace is sacred and that nothing justifies violence, it is as if we forget it again. Tik daudz ļaunums, tik daudz vardarbību, mēs prasam, kur ir labais. Tomēr mēs redzam tos, kas aizstāv brīvību. Un tas nav tik viegli. Mēs redzam, kad ir mazāk un mazāk no tiem pasaulē šodien. Ukrainas vadība, protams, šis drošsirdīgais prezidents Zelenskis, Ukrainas armija, brīvprātīgie, tie, kas riskē tik ļoti daudz, ir tie, kur aizstāv brīvību. Un mēs, un, protams, visi ārpus Ukrainai, kur palīdz un riskē un neklusē.
aicinājums runāt, protams, arī ziedot mūsu mīļajām māsām un brāļiem Ukrainā un arī bēgļiem šeit. Un arī kā šodien ir iespēja doties uz vienu demonstrāciju. Mēs šo esam darījuši šajos pēdējos 3 gados un, protams, atceramies visas tās demonstrācijas, kas bija okupācijas laikā. Šodien Nathan Phillips Square, 3:00. Un izteikties cik vien var, cik mēs zinām, mēs to apliecinām, patiesību, cik karš ir nežēlīgs, nepiedodams un nepareizs, un lūgt par brīvu Ukrainu. Visi, kas aizstāv patiesību, taisnīgumu un brīvību, ir drošsirdīgi. Mēs paceļam balsi pret vardarbību un ļaunumu šajā pasaulē šodien. Un iespējams, ka Jēzus vārdi tomēr tiek uzklausīti. Ilgtermiņā tikai tie, kas vēlās patiesu mieru, šo lēmumu pārtraukt vardarbību, vērsties pie miera. Bet, protams, tur ir jābūt taisnīgums un visiem iesaistīt šajā procesā. This morning we heard the words of Jesus to radical action, these powerful words in the Gospel of Luke. And Luke, as one of the 4 Gospels of Jesus, is a unique gospel. It's one that calls us to even more radical action, unconditional love, and to remember truth and justice, and that we are called in this world to also preach and practice this. Jesus does not want his words in today's time to fall on deaf ears. In the long run, only the unwavering decision to stop violence is a pathway to peace. Jesus invites us to break the cycle of violence, stand up for truth, justice, and freedom, and a free Ukraine. To support Ukraine, and in regards to supporting Ukraine, of course, we can do this and have done this in different ways, proclaiming truth and sharing our own history as a people who were occupied, giving witness to our own people's suffering and occupation. We attend demonstrations, and on this 3rd-year anniversary of the invasion of Ukraine, demonstrations are planned for across the world, also, as we know, today in Toronto. We also donate to help Ukraine and Ukrainian refugees here in Canada. And today, our pancake luncheon proceeds will be going to support Ukraine. And of course, we are united and invited to pray. Tomorrow, there will be an opportunity all day to do so, and by means of various websites, also our Lavian Evangelical Lutheran Church, in many ways, to be and pray. As Christians, we look to people in history who have also given us example in these trying times. We look to martyrs or truth seekers. The Lutheran pastor, theologian, and martyr Dietrich Bonhoeffer gave his life during World War II in Germany. He said these powerful words that guide us also today. Silence in the face of evil is itself evil. God will not hold us guiltless. Not to speak is to speak. Not to act is to act. We are not simply to bandage the wounds of the victims beneath the wheels of injustice. We are to drive a spoke into the wheel itself. And Bonhoeffer was at the time one of the few Lutheran pastors who knew the truth about what was happening in Germany at the time to the Jews, and decided he would not be silent, and he wasn't. So we also are called, of course, to truth and justice. We are very close to the Christian season of Lent,
only 1.5 weeks away, a period of 40 days journeying to Easter. It's a time to reflect, to look inside ourselves, look inside how we are called as Christians to react to things going on in the world. Do we need to forgive? Do we need to receive forgiveness, as in this calling in our gospel? Do we need to perhaps ask for help, or do we need to stretch out our hands to those who are in need of some kind of help? Are we seeking truth? Are we standing up for truth, justice, and peace, where fewer and fewer, it seems, are in our world today? But we are called, and we look to the example of the saints of Dietrich Bonhoeffer and the words of our Lord Jesus Christ, who says, "I am the way, the truth, and the life." Now is the time, as Jesus calls us, as those who seek truth, justice, and peace. Amen. Let us be in meditation, and I know David will now tell us what piece of music he will be playing for us. I'm going to play a Ukrainian folk song, which I think played about a year ago today. It's called Vive Pacha, or which literally translates to a duckling swims. But this song, this Ukrainian folk song, became especially meaningful to the Ukrainian people during the Crimean War and its renewed interest now during this war. And there are two lines especially that are very moving and pertinent for the Ukrainians in this song. It translates to this: "My dear mother, what will happen to me if I die in a foreign land?" So this is the mother and the son having a change. And she says, "Well, my dearest, you will be buried by other people." So this is son going off to war that has no chance of coming back.
Paldies, Dāvid. Mēs dziedam mūsu nākamo dziesmu, tā ir 403. dziesma. Spēku dod, kungs man savu spēku dod. Kungs man vienmēr tievet liet, mīlēt liet. Kungs man vienmēr mīlēt liet. Jā, man sirdī zeme, man vienmēr ticēt liet. Paldies atkal Dāvidam, arī Beātai un arī mūsu permendrei Lindai šodien un visiem, kas ir kalpojuši. Pēc dievkalpojuma, protams, sadraudzība, kas mūs gaida lejas stāvā. Pankūks, man šķiet, mēs varam sasmaržot, un tur būs daudz un dažāds. Zinu, ka daži šeit bija arī baudījuši pankūks latviešu skolā vakar. Būs tāds pilna nogala ar pankūkām, kas ir brīnišķīgi. Visi ir mīļi ielūgt. Ziedojumi sākot no $50, un šie ziedojumi tad ies veltīt Ukrainai, Ukrainas atbalstam caur Ukrainian Congress. Tātad ļūdzu, esat atsaucīgi šim aicinājumam. Nākamais dievkalpojums, protams, nākamā svētdien, bet ir divi dievkalpojumi, gan Sidrabenēka mēneša dievkalpojums ar sadraudzību, un arī notiks Sidrabenes gadskārtējā sapulcs, un arī šeit pilsētā dievkalpojums, ko mācītājs Girts vadīs, un tas būs Pulkveža Kalpak Latvijas brīvības cīnītāja piemiņas dievkalpojums. Tātad viss ir mīļi ielūgt. Vakar šeit mūsu dievnamā notikās laulības, un mēs apsveicam vienu jaunu laulāto pāri, Simonu Gaidu un Matīs Jurganovsku, un apsveicam arī visu viņu ģimeni, kas ir šeit arī daļa šodien. Ar Bībeles pantu par mīlestību tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, un lielākā no tām ir mīlestība. Mums arī šodien viena pieminēšana. Dievmierā ir aizgājis svētā Andreja draudzes loceklis Valentīns Vilmans. Valentīns dzima 1935. gadā, 30. janvārī Kalvenē, Latvijā, un aizgāja dievmierā
nu pat 16. februārī šeit, Toronto. Mēs esam lūgšanās ar Valentīnu meitām, Kristīnu un Anitu un viņu ģimenēm. Un Valentīnam piemiņas dievkalpojums notiksies rīt, 24. februārī, Mount Pleasant Funeral Center, 11. Mēs pieminam Valentīnu ar vārdiem no Jāņa evaņģēlijas. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūs sirdis, lai neiztrūkstās un nebīstās. Āmen. Mēs turpinām ar lūgšanām šajā rītā veltītām Ukrainai, lūgt jums piecelties. Mēs sāksim ar šo lūgšanu latviešu valodā, ko mūsu arhibīskapa Lauma ir sagatavojusi. Lūgšana par Ukrainu. Lūgsim. Kamēr spēcīgie runā, bezspēcīgie bērni Ukrainā lūdz. Kamēr citi lem par valsts robežām, no savu māju robežām sirmgalvju prom nedodās, aizsargājot savu tēvzem. Kamēr smagi nežēlīgi cietušie Ukrainas karavīri atgriežās gandrīz vai salauzti, citi gūstā klausās karavīru vaimanās un mocītāju smieklos, viņu kaulus salaužot. Un ticu Kristus raud. Viņam nesalauz kaulus, bet šķēpu iedzina sānos. Viņa sirds salūza par nevainīgiem, par cietējiem, par aizmirstiem. Viņa sirds lūza, bet ne viņa ticība. Kamēr spēcīgie runā un lem par citas tautas likteni, Dievs tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Ukrainā un Latvijā, ASV, Gāzā, Izrēlā, katrā vietā virs zemes, par kuru atbildību es piešķīrs arī mums. Tavs prāts, lai notiek, debes Tēvs un tikai tavs prāts. Tu dzirdi katra bērna lūgšanas, tu redzi katra ciešanas. Atver mūsu acis un ausis pār visam, mūsu sirdis un prātus, lai viss, kas esam, ļautos tava gara vadībai un patiesi izprastu, kā dzīvot, lai arī pēc tam būtu daļa no tava prāta piepildījuma virs zemes. Dziedin mūs, lai mēs spētu dziedināt citus. Atbrīvo Ukrainu un mūs pašus no naida, izmisuma, vienaldzības vai mazdūšības. Atbrīvo mūs un visu pasauli, ko tu arvien mīli, no visa ļauna. Amen. We continue our prayers on this day with a prayer on the occasion of the 3rd anniversary of the war in Ukraine. This is prepared by the Ukrainian Lutheran and Reformed churches. It's a very moving prayer. Our Father in heaven, our eyes are turned towards you and we lift up our hearts before you. O God, for over 1,000 days we have been praying daily to you, imploring you, putting our hope in you. For over 3 horrible years, we have received horrible news of the death of our compatriots. We have heard the noise of explosions and the wailing of the sirens. Lord, every day the number of orphans and widows increases. Every day there are more people who experience the pain of loss of loved ones. Our God, we see no end to this calamity. Only you hold us. For over 1,000 days, Lord, we have stood and believed. We thank you. You nourish us, Lord. We believe in your righteousness. We place hope in your mercy.
We experience your love in the midst of ruin and death. But God, our strength is at its end. We tell you of our pains, Father, though you know them all before we even tell you. The sons and daughters of our nation leave us. They are dying in the fields of battle and under fire in our cities and towns. We remain, Lord, remain with us, dear Lord. We thank you for all those that support us. We thank you for our brothers and sisters in Christ, for the goodwill from those of other lands. Bless them. Breathe in us faith for the victory of love and truth. Come, Lord Jesus, come. Amen. And let us pray with the words of the Lord's Prayer on this Sunday. Lūksim ar Tēvreiz vārdiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit, bless you now and forever. Un tas kungs, lai tevi svētī, lai tevi pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Un tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Amen. Amen. Mēs dziedāsim mūsu pēdējo dziesmu, kā jums ir ērtāk vai vieglāk, varat palikt kājās. Mēs dziedam, ir tomēr viens ar ārpīskapu Kāļa Kunziņa vārdiem, 180. dziesma.
un ejiet un kalpojiet tam kungam ar prieku. Pateicība Dievam. Go in peace and serve the Lord. Thanks be to God.